Kādas problēmas bija un ir jaunam īpašniekam, Audi īpašniekam? Mašina 2016. gads, dīzelītis. Problēmas bija ar to, ka viņam nebija jaudas, kļūdu nekādu nebija iekšā, mašina to gāja, to negāja, cilvēks ieguldīja ļoti daudz naudas. Trīnieks motors. TDI V6. Viņš izņēma DP filtra, aizvede, izmazgāja viņus, saremontēja sprauslas, ko vēl tik viņš neizdarīja tai mašinai, bet tā mašina vienalga negāja. Un nekādu kļūdu tai mašinai vispār nebija. Pirms tam vispār, cilvēks īpašnieks bija jau šoka. Un kas tur notika? Pēdējais variants tāds, ka viņš piebrauca pie manis un saka, pārbaudīt man programmatūru, jo ir problēmas kaut kādas, jo mašina neiet, jaudas nav, kaut kas nav kārtībā. Un ko es izdarīju? Es izņēmu vadības bloku, arī paņēmu pēc tam caur OBD, nolasīju virtuālu failu, bench failu un paskatījāmies, kas mašinai darīta. Īpašnieks zināja, ka viņam ir atkodēts AdBlue. Mēs pārbaudījām to failu, ja viņam AdBlue atkodēts un arī bija atkodētas visas kļūdas saistītas ar ekoloģiju. Tā skaita DPF. DPFs tikai noņemtas kļūdas, kāds citā servisa viņam izprogrammēja kļūdas un switchus uz reģenerāciju bija atstāti iekšā. Viņi domāja, ka nokodēs kļūdas, saistības tādas, kā, piemēram, aizsēriešanas, tur spiediena sensoris stāv, vai temperatūras sensoris kļūdas, visas nokodētas nost, bet sanāk tā, mašina vienalga neveica reģenerāciju, bija liels priekšspiedenis turbīnai, īpašnieks ņēma ārā, mazgāja kvēp filtru, lika atpakaļ, vienalga tā mašina nebrauca, aizbrauca pie čoma, viņš skatās, saka, zini kā, 7000 atpakaļ kilometru viņam bija veikta pēdējā reģenerācija. Pēc tam viņš mainīja eļu un vēl mēģināja veikt reģenerāciju, bet viņam nesanāca, jo nevarēja palaist. Protams, jo kvēfiltrs pārāk stipri aizsēries un viņš neļauj palaist reģenerāciju, lai nesabojotu turbīnu. Tad īpašnieks piebrauc pie manis, mēs pārbaudījām programmatūru, konstatējām to, ka viņam, ir izkodētas pilnībā visas kļūdas, un es viņam pateicu, skaties, tagad es visu pareizi sakārtoju, atkodēju pareizi AdBlue sistēmu, un visu ieslēdzam atpakaļ to ekoloģiju, saucamo DPF-u, flāpītes EGR-u, un viņam iedegsies svešu lampiņa un check engines, un saku, tav jaudas nebūs. Un kas notika? Skaties, ir tagad atslēga, starts, un viņam check engines deg, un vēl svešu lampiņa mirgo, un jaudas tai mašinai vispār nav. Šobrīd mēs demontēsim viņam DPF-u, liksim iekšā downpipe un visu atslēgsim un sakārtosim, lai mašina varētu turpināt braukt, jo ielikt iekšā citu DPF-u nav jēgas, jo tas DPFs iekšā jau ir sabojots, tādēļ, ka cits servis kaut kur atkodējot AdBlue sistēmu izprogrammēja pilnībā visas kļūdas saistītas ar ekoloģiju. Vai tas bija speciāli izdarīts vai ne, to neviens nevarēs uzzināt. Bet, ja jūs vēlaties atprogrammēt pareizi AdBlue sistēmu un saglabājot DPF-u, varat droši piebraukt pie mums. Uz AutoChip darbnīca, Chip Tuning Service mēs garantēti. Ja jūs prasat tikai AdBlue, tad būs AdBlue. Ja prasat DPF atslēgt, tad būs DPFs. Ja GR, ja jauda, tad jauda. Un nebūs nekādu brīnumu nākotnī. Un skat, šāda trūba tagad būs ielikta iekšā. Smuks, downpipes, DPF vietā. Īpašnieks šito liek iekšā. DPF-u nost uz plauktiņa un šito trūbu smuku iekšā. Un viss. Tā kā tā, ejam, strādājam tālāk. To mašinīte mainīt downpipe iekšā, ko mēs... Šizais bija šitien pielas, lai gan tas par vītnē jābūt ir. Tad... Ko mēs vēl atrodam? Šita alumīnija ramis ir. Tā kā tas tur kopā šitas tā kāds vai... Te nebija skrūve vispār pieskrūvē. Tā galā? Nebija pieskrūvēts kas? Te nebija skrūve. Šitais vispār nebija pieskrūvēts. Okay. Šitais ir ļoti smuki salikts. Un pūš garām. Paspīdināt, parādīt labāk. Es jau pasūtīju Viss šito pūš te garām. jaunu blīvi iekšā, kā arī ieskatās šitan te. Kur iet gradzens, nezinu, cerams, ka nebūs vītnes atšķirēt. Te ir vītne. Vītne vispār norauta, jā. Pie sākums. Kroči bija ņemts DPFs, atdots uz mazgāšanu un sanāk tā, ka
kad bija saskrūvētas atpakaļ un acim redzot, kas jā, ka ir. Tur skrūvēs nebija vītne, nu, ja sabojoja, nu, pasūtīt jaunu, cik viņš tad maksā, ielikt jaunu. Nu, šitā arī, jā, nu, jāpasūta jaunu klients viennozīmīgi samaksās. Nu, kā tā, labi, ok, ņemam ārā, ko vajag, sūtam jaunu, saliekam, saskrūvējam un liekam iekšā downpipe tālāk. Trūba ir ārā. Gatavojas downpipes šajā vietā. Šeit ir DPFs, katalizators un downpipes gatavojas. Skrūvējas visu ārā no šeit un viss skrūvējas šeit iekšā. Downpipes liekas un šitais ir sanāk kaut kāds lētais variants. Iepriekšējais downpipes, kur likam, bija forši. Šitie tas viss bundulis. Tad vajadzēja bišķiņ vēl pielocīt trūbu pēc izmēra un tagad vēl vajadzēs īstenāt vītnes. Sanāk, kad ieskrūvējat iekšā. Tā vajadzēs glušīt šito vītni, tāpēc, ka tā jābūt ir NOx sensoram, bet šitai mašīnai. Tai mašīnai šitajā vietā NOx sensora nav, un значит, šito vajadzēs glušīt nost. Tad šitien ir pirms ieskrūvēja līdz galam. Un kustas vienkārši vītne ir līdz galam. Jā. Tā kā vajadzēs vēl... Šitos te īsināt, mazākus. Lai iesgaitu līdz galam. Nu kā tā, turpinājam tālāk strādāt. Vadības bloku saprogrammēju, pareizi atkodēju AdBlue, DPF-u, EGR-u, flapītes. Gaidām pēdējais detaļas, blīn, gaidām ilgi nepiegādātais. Zem šitas vajag blīvītes, un tur vēl viena blīvīte. Nav dienu. Turbinas blīvi un AdBlue blīvi. Liksim jaunas. Šitam smukulītim. Viss Audis ir gatavs. Viss smuki, gludi. Vāku nost noņemam. Un spīd un laistās downpipes. Visi izdarīs tā, kā vajag. Vajadzēja bišķiņ pačakarēties, detaļu pagaidīt, bišķiņ vēl palocīt viņu vajadzēja, no, bet viss ir kārtībā, visas skrūvēs jaunas. Blīvēs saliktas, viss sastiprināts. Tā kā tā, ja ir vajadzība, varat pieteikties. Sakartosim.